Sveikiņi! Te Gustavs, un es šodien taisu skalandraušus. Šis ir viss, kas mums būs vajadzīgs. Pirmie, protams, ir milti. Rudzu miltu šoreiz izmantošu. Nākamais mums ir sviests. Tad, kā katrai mīklei, mums ir ūdens. Un kā arī sāls, olas un cukurs. Pirmais, ko mēs darām, ir bļoda un svare. Es paņēmu, ieliku miltus bļodā, apmēram 300 grami. Nākamais, ko es daru, es ielāju ūdeni, 200 ml, un iemaucu 2 ēdamkarotes sviesta. Nākamais, ko es darīju, ir to es samaisīju. Maisīju. Cerēju, ka sanāks mīklu. Nesanāca mīklu. Sapratu, pārāk sausu. Tas nākamais, ko mēs darām, ieliekam 2 olas, lai būtu šķidrāks. Kā jūs redzat, 2 olas iekšā. Tagad maisīt. Nākamais, ko mēs darām, ieliekam šķipsu sāli un 2 teikros cukuru, ko es aizmirsu, protams, nofilmēt. Tad, kad es iemasīšu to iekšā, ticiet man, neizstās garšīgi, bet varbūt ir garšīgi. Nākamais, ko mēs tagad darīsim, ka mīkla pabeigta, mēs samaisīsim mūsu burkāna pildījumu. Priekš tā mums būs vajadzīgi burkāni, medus, skābais krējums, ola, skaista ola apaļa, sāls un milti. Pirmais, ko mēs darām, mēs sarīvējam burkānus bļodā. Tad, kad tie burkāni ir skaisti sarīvēti, iemauc iekšā bļodā, apmēram mums vajadzēs kādus 250 gramus. Nākamais, ko mēs darām, ir 3 ēdamkarotes medus. Tās nav ēdamkarotes, ko es nofilmēju, bet es pēc tam pievienoju pietiekami. Tagad ir ielikts medus, 1 vesela ēdamkarote ar krējumu, mauc iekšā. Nākamais, kas vajadzīgs, sāls. Nepārāk daudz, tad bišķi iedrupināt iekšā. Pēc sāls labi samaisīt. Redzat, cik skaisti samaisīts. Nākamais, ko mēs darām, tad samilto rokas ar nelieliem pieropām mīkli, sataisam bumbiņas daudz. Šitādām skaistām jāizstāstām bumbiņām. Redzat, cik daudz un skaistas, bišķi apmeltots, bet tas nekas. Nākamais, ko mēs darām, ir dabājam to pildījumu iekšā bumbiņās. Un ko mēs tad darīsim? Es izmantoju šotaklāzi, es iespiežu, tā lai tāda bļodiņa sanāk. Skaisti. Šitik skaistām jāsanāk tām bļodiņām, dažas tādas bišku bēdīgas, bet tas nekas. Tagad šito pildījumu mēs bāžam iekšā tajās bļodiņās. Šādi izskatīsies mūsu bļodiņas ar pildījumu. Tagad
Mēs uzsildām krāsni uz apmēram 200 grādiem, un mēs cepsim 10 līdz 15 minūtes. Skaistie mūsu burvīgie sklandrauši. Man vienalga, ko jūs domājat, jūs šito ēdīsiet.